Kopš iepriekšējā ekonomikas apskata decembrī mēs esam mainījuši vairākas prognozes, tā skaitā arī divas galvenās prognozes, kas ir saistītas ar iekšzemes koproduktu, jeb ekonomikas fizisko apjomu pieaugumu un arī cenu līmeņu, jeb inflācijas pieaugumu. Un abas šīs prognozes arī ir mainījušās tieši tādā virzienā, tad mēs esam paaugstinājuši gan ekonomikas fizisko apjomu izaugsmas prognozes šim gadam līdz 2% no iepriekš 1%. Un savukārt par apmēram 0,5% punktu mēs esam paaugstinājuši arī inflācijas prognozi no 2,4% uz 2,9%. Saistībā ar izaugsmas prognozes paaugstināšanu jāsaka, ka ļoti pozitīvi bija februārī veikti Eiropas centrālās bankas pasākumi, divos piegājienos iepludinot komercbanku sektorā vairāk nekā triljonu eiro, 1000 miljārdus eiro, milzīgu naudas apjomu, kas, protams, palīdzēja kliedēt bāžas, ka Eirozonā varētu notikt kas līdzīgs kā 2008. gada rudenī, kad šie finanšu tirgi vienkārši tā var teikt sasala. Faktiski šīs bāžas ir novērstas, pastarpināt tam arī bijis pozitīva ietekme uz valdību spēju, tā skaitā šo parādu mākto valdību spēja aizņemties tirgu. Un, protams, ka tas arī pozitīvi ietekmē uzņēmēju pārliecību Eirozonā, arī plašākā Eiropas Savienībā. Tas arī ietekmē pozitīvu patērētāju pārliecību. Tas viss liek mums domāt, ka patēriņš ārējos tirgos un tātad arī pieprasījums pēc Latvijas eksporta attīstīsies drusku labāk nekā iepriekš gaidīts. Saistībā ar šo inflācijas prognozi, diemžēl arī tur mūs ietekmē notikumi ārpus Latvijas, it īpaši ģeopolitiski notikumi saistībā ar konfliktu sāsināšanos Persijas līča reģionā. Un, tieši degvielas cenu ietekmē, pieaugošo degvielas cenu ietekmē arī visticamāk pārtikas cenas ar nelielu nobīdi laikā tomēr uzrādīs zinām pieaugumu. Un tas arī būs par galveno iemeslu, kāpēc šī inflācija arī šogad Latvijā visticamāk tomēr izrādīsies nedaudz augstāk nekā iepriekš gaidīts. Šī matemātika saistībā ar inflācijas kritēriju mazliet sarežģītāk. Un vispirms jau jāsaka, ka ne tikai degvielas cenas ir, to tiešā ietekme ir svarīga, bet svarīga arī, piemēram, pārtikas cenu ietekme. Un degvielas cenas neapšaubām ir saistībā ar pārtikas cenām. Pieaugot degvielas cenām ar kaut kādu nobīdi laikā pieaug arī pārtikas cenas. Un, tā vienkārši ir, kad Latvijā šīs pārtikas cenu nozīme inflācijā kopējā ir apmēram 2 lielāka nekā ļoti augsti attīstītās valstīs, piemēram, Vācijā, Austrijā vai Somijā, jo vienkārši arī pārtikas īpatsvars patēriņa grozā ir 2 apmēram lielāks. Un tas vienkārši nozīmē to, ka, protams, kad degvielas cenām, pārtikas cenām pieaugot visā pasaulē, it kā inflācija vajadzētu kāpt vienlīdzīgi, vienādā apmērā, bet tomēr Latvijā, ņemot vērā šo lielāko, piemēram, pārtikas īpatsvaru, inflācija augs straujāk nekā vidēji Eiropā. Un, tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs tieši šo pārtikas cenu pieaugumu dēļ varam riskēt neizpildīt inflācijas kritēriju. Un otrs iemesls ir tāds vēl tehniskāks Maastrichtas kritēriju formulējumā. Ir šīs 3 valstis ar visstabilākajām cenām Eiropas Savienībā plus 1,5%. Tas nozīmē, ko? Ja Eiropas Savienībā ir vairākas valstis, kādas tās arī pašlaik ir Dienvidu Eiropā, piemēram, kas atrodas recesijā, jebkur ir ekonomikas kritums, tur vienkārši var būt pat neliela deflācija vai arī nulles inflācija. Un šīs valstis var vienalga tikt iekļautas šajā inflācijas kritērija aprēķinā, pieņemot, ka tur būtu, piemēram, inflācija 0,5%, tad plus šo 1,5% pieliekot, tad mums būtu jāizpilda kritērijs aptuveni 2% inflācija gada, vidējā inflācija 12 mēnešos, kas nav īsti reāli Latvijas gadījumā. Valdībai neapšaubām kaut kas būs jādara, ja tā uzstāda sev par mērķi iestāties Eirozonā no 2014. gada 1. janvāra un attiecīgi 2013. gada pavasarī izpildīt šos kritērijus. Inflācijas apkarošanas plāns, manuprāt, tam plānam ir mazliet nepieciešama tāda zīmola maiņa, jo tas tik ļoti nelāgi asociējas ar kādu līdzīgu nosaukumu dokumentu Kalvīša valdībā, kad vien droši vien izsauc cinisku smīnu labākajā gadījumā. Bet, ja nopietni, tad visticamāk būs vajadzīga kaut kāda sociāla
vienošanās vai vienošanās ar sociālajiem partneriem, tā to nosauksim, par to, ka, piemēram, uzņēmēji šajā gada periodā maksimāli atturās no cenu paaugstināšanas, cik tālu tas vien iespējams, pat, piemēram, ja tas ir uz viņu īslaicīgas peļņas rēķina. Protams, ar to vien arī visticamāk nebūs līdzēts, tad visticamāk valdībai jau rudenī būs jāspēr kaut kādi soļi attiecībā uz patēriņa nodokļu samazināšanu. Visreālākais konkrētais variants ir PVN likmes samazinājums par 1% punktu, kas attiecīgi pusgada laikā ļautu samazināt šo 12 mēnešu inflāciju droši vien ar kārtu kaut kur pa 0,4–0,5% punktiem, kam vajadzētu būt pietiekami pie salīdzinoši labas apstākļu sakritības, lai Latvija tomēr spētu šo inflācijas kritēriju izpildīt. Šogad, manuprāt, atkal pirmkārt par tiem riskiem jārunā tieši ārpus Latvijas visvairāk. Un, manuprāt, divi galvenie riski ir saistībā ar degvielas cenu pieaugumu, kas ir ārējs faktors. Ja, piemēram, šī politiskā situācija sāsinās vēl tālāk Persijas līča reģionā un tur nobriest kaut kāds militārs konflikts, tad, protams, degvielas cenas piedzīvos vēl tālāku pieaugumu. Protams, ka tam būs bremzējoši ietekmi uz pārējo patēriņu, tāpat tam būs, protams, negatīva ietekme uz cenām, ne tikai degvielas cenām, bet arī kopējo cenu līmeni. Tas neapšaubām ir viens no lielākajiem riskiem gan Eirozonai, gan pasaulē kopumā. Un, protams, vissliktākajā scenārijā šīs degvielas cenas varētu pieaugt arī Latvijā tiešām vēl pa 20 centīmiem litrā. Un tas, protams, ka ļoti, ļoti negatīvi ietekmētu ekonomikas attīstību. Un otrs risks, tas ir vairāk tāds it kā mazāk tverams risks, bet tomēr joprojām aktuāls ir tāds zināms nogurums no reformām Eirozonā, kur tomēr daudzām valstīm joprojām ir nepieciešams tās reformas turpināt. Protams, pēc šīm milzīgajiem Eiropas centrālās bankas februārī veiktajiem pasākumiem it kā finanšu tirgus ir nomierinājies, it kā viss izskatās labi, bet, protams, ja nekas vairs netiks darīts tā saucamajā reālajā ekonomikā un attiecīgi nekādi lēmumi nesakos no valdībām, it īpaši to parādu mākto valstu valdībām, tad, protams, šis finanšu pasaules miers būs tikai īslaicīgs. Un, protams, tādā gadījumā arī atjaunojoties kaut kādiem satricinājumiem finanšu tirgos, ņemot vērā, ka Eiropas centrālā banka lielā mērā savu munīciju ir izšāvusi vai vismaz lielāko tās daļu, tad, protams, tas atkal varētu negatīvi ietekmēt izaugsmi. Nākamajos gados, protams, droši vien teorētiski riskus var izprātot visādus, bet viens no būtiskajiem riskiem tad jau ir saistīts ar ASV, ar to, cik veiksmīgi ASV spēs risināt savu budžeta deficītu jautājumu, jo skaidrs, ka arī ASV budžeta deficīts esošajā līmenī nav uzturams daudzu gadu garumā. To varbūt tādā līmenī var turēt vēl 1 gadu, varbūt maksimāli 2 gadus. Tas nozīmē, ka ASV stāv priekšā, ja tā varētu teikt, tāda visu budžeta konsolidācija māte. Un, tas nozīmē to, ka ļoti svarīgi būs tas, kā politiķi spēs vienoties ASV par to, cik lielā mērā tiek, piemēram, paaugstināti nodokļi, kādi izdevumi tiek apcirpti. Un arī, protams, lai tas būtu pietiekami pakāpeniski, lai tas viss nenotiktu vienā gadā, jo tādā gadījumā, protams, tam būtu pietiekami dramatisks efekts uz ekonomikas apjomiem ASV.